Šādai sestdienā mēs izklaidējamies, atbraucām uz vienu nejauši izvēlētu vietu. Šādi. Šeit ir īpatnējs ceļš, kurš šādi aiziet. Mēģināsim šo nofilmēt ar dronu, DJI Mini, ceļam gaisā un skatāmies. Esam atbraukuši uz Korketrekeren, kas ir ļoti interesants ceļš. Kā varat redzēt, tāda konstrukcija, dzīvē arī var mazliet redzēt, bet ļoti saulains un būs grūti redzēt, bet šis te ceļš ir uzbūvēts 1790. gadā, kad pirmā daļa no tiltiņa, ko redzēsiet vēlāk, tika izbūvēta. Tad paša ceļa daļa tika izbūvēta mazliet vēlāk, un pats ceļš, pa kuru šobrīd mēs braucām, ir izbūvēts 1979. gadā. Lai šo vēsturisko un iespaidīgo ceļu labāk aplūkot, pacelsim dronu. Home point updated. Home point updated. Interesanti ceļa konstrukcija, kas nāk šeit lejā. Tad tā kā apgriežamies, izbraucam vēl vienu aplīti, un tad izbraucam šeit ārā, un galā ir ass līkums. Un kurš aiziet gandrīz pa 180 grādiem. Ļoti interesanti. Palidojām ar dronu, bet diemžēl šis ir šīs pavasara pirmais lidojums, un jā, es aizmirstu uzlādēt visas baterijas, tāpēc tas lidojums bija diezgan saraustīts, jo katru reizi, kā pacēlu dronu, diezgan ātri jau nāca ziņa, kad baterija ir izlādējusies. Bet piekritīsiet, šis ir interesants ceļš, interesants tilts un skaisti. Norvēģijā jau viss skaisti, tāpēc mēs arī šeit esam. Dodamies tālāk leju par šo ceļu, un tad jau redzēsiet, kas tur, jo mēs paši nezinām, kas ir tālāk. Man tā patīk tā ceļošanas sajūta. Tā ļoti patīk. Kaut vai mēs esam 50 km no mājām aptuveni, bet man tā ļoti patīk tā sajūta, ka tu kaut kur esi citur. Ļoti forši. Tikai
Šādi mēs dzīvojamies nedēļas nogalēs. Vienkārši atrodam kādu vietu kartē un dodamies tur. Mēs šeit neesam bijuši par šī interesantā tilta. Mēs vienkārši nezinām, kur atbraucām. Vienkārši pajautājām kaut kādām kundzītēm. Šī saka, jā, parkojies šeit un ej uz priekšu un lai jums jauki pasteigi. Mēs pat nezinām, kur. Jā. Mēs pat nezinām, kur mēs iesim, bet nu labi. Pat kur esam atbraukuši, bet šeit ir daudz cilvēku. Tātad šī ir laba vieta pastaigai, vispār pastaigai. Tad mēs skatīsimies, kā mums veiksies. Dodamies nezināmā virzienā, kā omnibus. Nezinot, kur ejot, nokļūstam tik saistā vietā. Domās dzīvo vēsturnieki atmiņās, brauc pa mūsu zemi brīvo, omnibus, kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedu skato. Mēs nezināmā virzienā omnibus dodas augšup. Nu tad ir galamērķis atcīmredzot sasniegts. Galamērķis. Tādā skatā esam negaidīt nonākuši, jo tāda ir dzīve. Kurš meklē, tas atrod. Un mēs šoreiz atradām šādu skatu. Vējš ir tik stiprs šeit, ka pilnīgi elpa aizraujas no vēja, bet nu ļoti skaisti. Dodamies apakaļ ceļā. Ceļā uz mašīnu. Vēl pēdējā skata. Tiek baudīta šeit. Un šeit ir izveidās ļoti skaista vieta. Bet tur jau cilvēki atpūšās. Mēģināšu nofilmēt. Nevienam netraucējot. Ļoti skaisti, ne? Atpūties ar skatu šādu. Un mēs pasēdēsim šādā skaistā vietā. Tikai tu esi bez galvas. Nekas, bet varam pacelt augstāk. Nekā daudz līdz šodien nav. Jo nebija gaidīts tik liels piedzīvojums. Iecersim tēju, apēdīsim pāris cepulītes un laišam mājās. Visticamāk, ka jau paldies par skatīšanos, ja mums nebūs vēl kāds skaists skats pa ceļa māju. Super, uzspēt paldies, jeb laika. Šis gadījumā būtu paldies.
like, abonē un tiekamies nākamajā video. Pēc dzersim tēju un baudīsim pēdējos skatu.